Kādi tad bija kapitāla koda 4. mēneša rezultāti? Janvārī -0,5%. Ceturtā mēneša pārskats. Vispirms es atvēru Trade Republic kontu. Šeit tu redzi dienas griezumu, šeit tu redzi, kā nedēļas laikā ir attīstījies kurs. Šeit tu redzi, kā mēneša laikā ir attīstījies kopējais kurs. Tāda kopējā vērtība mēneša laikā ir mazliet pagājusi uz leju, bet, ja mēs paskatāmies 6 mēnešu laikā, tad es esmu 5,4% plusā. Teorētiski gadu mēs varam neskatīties, jo es kapitāla koda portfolio investēju tikai 4 mēnešus. Labi. Šeit tu redzi manas pozīcijas. Šobrīd 48,92% ir fondos un 51,08% ir investēti atsevišķās akcijās. Šeit Trade Republic man paziņo, ka no portfolio atvēršanas brīža vērtības pieaugums ir pa 4,84% ar peļņu 24,57 eiro. Biržas pārskati ir aptuveni. Pilnīgāk es uz savu statistiku varu paskatīties citos pārskata instrumentos, un es labprāt priekš tā izmantoju portfolio performance. Tāpēc paskatīsimies, kā tad izskatās mani rezultāti portfolio performance. Šeit tu redzi mana portfolio attīstību kopš 2023. gada 17. oktobra. Šeit tu redzi attīstību pa mēnešiem. Oktobrī -0,3, novembrī 4,5, decembrī 3,1 un kopā pagājušajā gadā, kas patiesībā bija tikai 2 mēneši, portfolio deltas, jeb vērtības pieaugums pār 7,4%. Ar manām izvēlēm šis gads ir iesācies ar mazu mīnusiņu, par to es nesatraucos. Es vienkārši turpinu savu stratēģiju, ka ja kurs krīt, tad es iepērkos mazliet vairāk, un peļņa tiek noteikta iekāpšanas brīdī. Tātad es izvēlos uzņēmumus, kuri pēc analītiķu datiem ir stabili, kuriem ir ilglaicīgas izredzes, tāpēc īslaicīgs kursa kritums mani nesatrauc, un galu beigās šis portfolio ir ilglaicīga investīcija, nevis dienas vai nedēļas vai mēnešu treidošana. Šobrīd 24. gadā es esmu pie rādījuma -0,1%, bet gads vēl ir garš, un mans minimālais mērķis ir 15% gadā. Šajā kapitāla koda portfolio es investēju vienreiz mēnesī, un nākamās investīcijas notiksies rīt. Es kapitāla kodu atvēru, lai parādītu, kā var investēt pat ar 1 eiro, un no mazām summām izaudzināt portfolio, kur nauda vairo naudu un veido man stabilu pasīvo ienākumu plānu. Bet, lai es līdz šādam punktam nonāktu, mazlietiņās vēl būs jāpastrādā. Šeit pārskats par investēto summu un par to, cik lielā plusā ir mans portfolio. Tātad pelēkais investētais un zilais, cik liels pluss ir izveidojies. Šeit ir redzami visi mani ieguldījumi šī brīža. Un šeit ir redzams, kā attīstās mans portfolio un kā uzvedās kursu
likmes. Šeit var redzēt, kā uz leju ir nokrities Evergy, Pan American Silver, abi fondi, Emerging Markets un All World stabili turās plusos. Arī Bank of America ir smukā plusā. Un arī Realty Income stabili turās plusā, kas veido pozitīvu portfolio deltu, kuru tu vari redzēt šeit iezīmētu ar zaļo līniju. Pie payments tu redzi kopējās izmaksas un kopējo ieguvumu. Piemēram, šeit atverot kontu es parādīju, ko nozīmē pirkt akcijas uzreiz. Tās nozīmē transakcijas izmaksas, tātad katrs pirkums 1 eiro. Un pēc tam es rādu tev, kā izvairīties no transakcijas maksām, ko mēs panākam ar krājplāniem. Jo par krājplāniem nav jāmaksā transakcijas maksas. Es esmu izvēlējusies investēt vienreiz mēnesī. Negatīvais varbūt ir tas, ka es nevaru izvēlēties tieši konkrēto brīdi, kad būtu pavisam ideāli nopirkt akciju, jo krājplāni izpildās vienā konkrētā datumā. Bet vēl vienreiz šī portfolio mērķis ir ilglaicīgi, tāpēc kurs mazliet uz augšu, uz leju man īpaši nesatrauc. Novembris, decembris un janvārī Realty Income. Realty Income ir patīkams ar to, ka atdeve sākās jau no pirmās investīcijas nākamajā mēnesī. Un ja es kaut vai mazliet palielinu Realty Income daļas, tad jau nākamajā mēnesī uzreiz palielinās arī izmaksāto dividendžu daļas. Plus Realty Income katru gadu palielina dividendes, pieder pie dividendžu aristokrātiem, un pat ja es nepalielinātu Realty Income daļas, tāpatās tad ik pa gadam dividendes paliktu mazliet lielākas. Un šeit tu redzi pārskatu par maniem investīciju instrumentiem. Teslu, Coca-Colu es esmu pārdevusi un atskatoties tagad atpakaļ ieguvis maksimālo no tā. Pārējais viss man stāv uz ilglaicīgām investīcijām un ir mērķēts uz dividendžu stratēģiju. Un, attiecīgi, saņemot dividendes, es tās uzreiz reinvestēju. Mans pašas ieguldījums katru mēnesi ir 100 eiro, bet tas ir mazliet vairāk, tiklīdz kā es saņemu dividendes. Tāds izskatās mans portfolio pēc 4 mēnešiem. Es esmu apmierināta ar rezultātiem un turpinu. Kādi ir tavi rezultāti? Un es, protams, novēlu, lai tavs portfolio ir vienmēr plusā, lai tev izdodās izvēlēties korektus investīciju instrumentus, un lai tas portfolio tevi iepriecina kā stabila naudas plūsma šajā nestabilajā laikmetā.